un ieklausīties, atvērt acis ieraudzīt, sajust viņa pieskārienu, aicina mūs Dievs, sasmažot un izgaršot, mīlestību dievišķot, soli, soli tuvāk tev, aicina mūs Dievs. O, cik augstāk, cik dziļāk, cik plašāk, ir Dieva mīlestība. O, cik augstāk, cik dziļāk, cik plašāk, ir Dieva mīlestība. Atstāties un ieklausīties, atvērt acis ieraudzīt, sajust viņa pieskārienu, aicina mūs Dievs, sasmažot un izgaršot, mīlestību dievišķot, soli, soli tuvāk tev, aicina mūs Dievs. O, cik augstāk, cik dziļāk, cik plašāk, ir Dieva mīlestība. O, cik augstāk, cik dziļāk, cik plašāk, ir Dieva mīlestība. Atstāties un ieklausīties, apvērt acis ieraudzīt, sajust viņa pieskārienu, aicināt mūs Dievs, sasmažot un izgaršot, mīlestību dievišķot, soli, soli tuvāk vēl, aicināt mūs Dievs. O, cik augstāk, cik dziļāk, cik plašāk, ir Dieva mīlestība. O, cik augstāk, cik dziļāk, cik plašāk, ir Dieva un dziedam līdzamies! O, cik augstāk, cik dziļāk, cik plašāk, ir Dieva mīlestība. O, cik augstāk, cik dziļāk, cik plašāk, ir Dieva mīlestība. Nu tā, sveiki, sveiki visi bērni, sveiki visi vecāki un arī pārējie. Es esmu Haizivs Toms. Un es esmu Jūras zvaigzne, un jūs droši vien šajā nedēļā jau par mums esat dzirdējuši. Mēs bijām visu laiku kopā ar jūsu foršajiem bērniem, un mēs bijām kopā ar viņiem jūras dzelmē. Mēs bijām jūras dzelmē pašā augšā, un tad mēs ar zemūdeni nobraucām līdz pašiem jūras dibeņiem. Jā, un jūras dziļumos mēs atklājām dažādas stacijas. Mums bija našķu stacija. Mums bija rokdarbu stacija, kurā mēs taisījām visādus darbiņus un krekliņus krāsojām un zīmējumus. Mums bija arī bībeles stāsti, kur bērni varēja iepazīt daudz par Jēzu. Protams, ka mums arī bija kaut kur jāizliek savu enerģiju, un mēs pasportojām, paspēlējām futbolu. Ko vēl mēs darījām, bērni, jūs atceraties? Bērni, kas vēl mums bija? Ēdiens. Ko vēl? Bībeles stāsti. Kas mums vēl bija? Kas bija jūsu mīļākā? Sports. Našķi. Visas stacijas bija foršas, vai ne? Nu, skaļāk, skaļāk. Bija foršas stacijas? Jā. Un tad mums arī bija interešu grupas. Jā, kurās, kā jūs jau redzējāt, mums mācīja bungot, un mums bija māksla, un atkal sports, un visu kaut ko, un arī mēs ēdām našķos, un visu kaut ko mēs darījām. Jā, un mēs arī dejojām, un tagad meitenes mums parādīs, ko tad viņas iemācījās interešu grupā nodejot. Sagaidām ar aplausiem!
tevi, kungs. Zinu, esmu drošībā. Arī vētras laikā. Es uzticos tevi. Es paļaujos uz tevi. Tu mani nes. Tu mani mīli. Es koks stāvīts upes malā, atsakne dzīvībā. Un noslēgumā mēs nodziedāsim mūsu šīs nedēļas mīļāko dziesmu. Kas tā ir, bērni? Jā, šī dziesma mums gāja tā, ka mēs nodziedājām, un tad bija atkārtot, un tad mēs dziedājām vēlreiz. Un tā, kad mēģinājām kādu citu dziesmu dziedāt, tad bija saucieni, ka jādzied burbuļo, jā? Tā kā, tad, nu, bērni visskaļāko reizi no visām, jā? Nu, laižam. Kaut kas manā sirdī sāk, virpuļot uz strauji plūst, kaut kas skaists un neticams, tā kā viņa dvēselē. Tas ir neizprotams man, ko spēj darīt tikai Dievs, kaut kas neaptverams man, kaut kas brīnumains un jauns. Nevar apturēt,
Nu, mēs varam atkārtot, bet ar vienu nosacījumu. Jums jārāda līdz tās kustības, labi? Jā? Nu, aiziet. Kaut kas manā sirdī sāk, virpuļot un strauji plūst, kaut kas skaists un neticams, tā kā viņi dvēselē. Tas ir neizprotams man, to spēj darīt tikai Dievs, kaut kas neaptverams man, kaut kas brīnumains un jauns. Paldies Svētdienas skolai, un, manuprāt, viņi uzlika ļoti augstu latiņu, kā vajag slavēt. Ka no visas spēka dziedāt, no visas, cik vien vārds skaļi, un, jā, man liekas, brīnišķīgs piemērs un brīnišķīga komanda, ko ir izdarījuši šajā nedēļā, un mēs negribētu viņus ilgi aizkavēt, varbūt, kas var mācītāji lūgt aizlūgt svētīt skolotājus un jūsu komandu, un mēs viņus laižam projām. Dāvni... Es dāvnis pēc tam viņam izdāvāt. Jā, labi, jā. Es nevaru saprast, bērni priečājas skaļākiem jūs tur aizmugurē. Mēs varam uztaisīt klusumu sacensību. Zīdaiņi neskaitās. Jūs bijāt te skaļākie. Ok, mīļie bērni, pirmkārt, ļoti liels paldies par priekšnesumu. Tiešām, un es domāju, jūs esat pelnījuši aplausu. Bravo, bravo, bravo. Jūs ziniet, es savā laikā, kad es biju bērndārzos, es pabiju, man liekas, 5 vietās bērndārzos, un man tas bija ļoti, ļoti traumatiski. Ļoti grūti, kad tev pārceļ no viena bērndārza uz otru, un ļoti grūti ir iejusties. Bet man šķiet, ka es šovakar saņēmu dziedināšanu no manas bērnības traumas. Caur jūsu dēju. Paldies jums! Mīļie skolotāji, pedagogi, brāļi, māsas Kristu,
Es negribu teikt kaut kādas klišejas vārdus, bet atļaujiet man jums draudzes vārdā vienkārši pateikt pazemīgu, sirsnīgu, bet pavisam noteikti ļoti, ļoti lielu paldies. Un es domāju, ka draudze piekrītot šai pateicībai pateiks daudz skaļāku āmen, nekā varbūt mēs dzirdējam dziesmām. Draudze! Un tiešām tas ir milzīgs darbs, ko jūs esat izdarījuši. Es no savas puses gribu jums vienkārši arī paklanīties. Ja? Kā sacīt Pāvils, katram atsevišķi. Ja? Viņš neklanījās, viņš sveic, bet es vēlētos arī aizlūgt par jums. Bērni, jūs man palīdzēsiet būt lūgšanā par skolotājiem. Pagriežaties pret viņiem, pret skolotājiem. Atrodiet tuvāko skolotāju. Skatieties uz viņiem. Izstiepiet rociņus šitā te. Ja, izstiepiet. Nedodiet 5, bet izstiepiet rokas tā kā svētījot. Ja? Draudzē, jūs man arī palīdzēsiet? Nebūs vieglāk pieceļoties kājās? Ok. Debes Tēvs, mēs nākam Jēzus vārdā tavā priekšā, kungs, un mēs sakam paldies gan par bērniem, gan par skolotājiem, gan par pieskatītājiem, gan par vecākiem brāļiem un māsām. Kungs, tas ir tavs roku darbs, tā ir tava brīnišķīgā valstība, un kungs, mēs tev pateicamies. Un kungs, mēs pateicamies, ka tavs gars, tava vara, tavs spēks, tavas asinis, Jēzus, tavu vārdu autoritāte bija pār viņiem. Un mēs lūdzam, kungs, tavu svētību, tavu pasargāšu gan bērniem, gan skolotājiem. Un, kungs, tu esi teicis, ja kāds kaut vienu no šiem vismazākajiem padzirdīs ar augstu ūdens glāzi, tam sava alga nezudīs. Kungs, Dievs, mēs lūdzam, lai ik viens no skolotājiem var noskriet savu ticības distanci līdz galam. Un skriet tā, kad nezaudē negodības vainag, un alga tikai krājās debesīs. Kungs, mēs lūdzam viņiem labu tavu svētību, izdošanos, kungs Dievs, visos arī viņu personīgās dzīves gaitās. Un arī kā draudze mēs vienkārši svētījam jūs mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Paldies jums, aplaus! Paldies! Vēl uzgaidām. Svētdienas skolā mazliet uzgaidām. Ja mums ir... Pēc tam, lai viņi iet. Pēc tam? Lai viņi dodas. Ok. Bet... Ilmā? Kuram ir? Svētdienas skolotājiem būs dāvaniņas pēc tam. Vēl viens jautājums Marta. Cik ir jaunākajiem svētdienas skolotājiem un cik vecākajiem? Aptuveni. Bet pārsvarā jūs esat jaunie, vai ne? Pārsvarā svētdienas skolotāji, es teiktu, pa 18, un cik tev ir gadi? Martai, kura ir uzņēmusies tādu ģenerālu atbildību šito visu koordinēt, ir 22. Ja tu domā, ka tu neesi pietiekami kvalificēts vai vecs, lai iesaistītos Dievu darbā un kalpot kādā aicinājumā, es domāju, ka nē, ka tu esi pietiekami vecs. Jo šo bērnu baru, šos visu komandas savākt un savaldīt, tas prasa, reāli uzticēties Dievam. Un tā ir jau tā atslēga, ka tu tici Dievam, viņa spēkam. Bērni dodās, un mums varētu jaunieši kaut kā par otru pusīt, vai kā viņi, kur mums ir jaunieši? Alīša? Ir Alīša. Yeah, okay, I will invite the Irish team to come up while the Sunday school kids. Iri komanda.
lūdzu nāk priekšā. Our Irish team, they did a great job. Viņi bija lieliski kopā ar mūsu jauniešu šo nedēļu. Ei. Dejušu, dziedāšu savam ķēniņam. Please come. Translator, where is it? Right there. Maybe you speak English or not? Yeah. I get to speak English this time. This is so much easier. Viņai beidzot būs iespēja parunāt latviski. Ne, man angliski, tev latviski. Sorry. Angliski. Yeah, we had an incredible week with the youth this week. Ar jauniešiem mums bija brīnišķīga nedēļa. I think every night somehow the youth multiplied. I don't know how that happened. Izskatījās, ka katru vakaru mums jaunieši pavairojās un kļuva vairāk. But this week we talked a lot about choices. Un šonedēļ mēs runājam daudz par izvēlēm. Are you going to choose the kingdom or are you going to choose the world? Vai tu izvēlēsies Dievu valstību, vai tu izvēlēsies pasauli? And so as you guys go home with your young people, un tagad, kad jūs vecāki ar saviem bērniem, jauniešiem dosieties mājās, ask them what God spoke to them this week. Pajautājiet viņam, ko Dievs uz viņu konkrēti runāja šajā nedēļā. And don't just settle for the, it was good. Un nesamierinieties ar to, ka viņi tikai teiks, viņi visi But bija spend okay. time with them, ask them deep questions. Pavadiet laiku ar viņiem un pajautājiet dziļākus jautājumus. Because we had altar calls where they had to make a choice. Jo mums bija iespēja iznākt altāru priekšā, kur viņi izdarīja kādas izvēles un lēmumus. And I believe you guys will hear more what happened than what we as a team did. Un es ticu, ka jūs dzirdēsiet pēc tam liecības, ko Dievs darīja. And even though we are here to help you, they're in your home every day. Un lai gan mēs kā komanda šeit bijām, lai palīdzētu jūs jauniešiem, bet jūs mājās esat ar viņiem ikdienā. So I pass the baton back to you guys. Un tāpēc mēs tālāk šo stafetes kociņu nododam atpakaļ jūsu rokās. But Pastor Paul would like to just say a small greeting. Un mācītājs Pauls gribētu pateikt kādu uzrunu. Good evening, church. Labvakar, draudze. God is good. God is good. Dievs ir labs. Firstly, I want to say thank you so much, Pastor Pauls, Pirmām kārtām gribējām pateikt paldies mācītājiem Paulam, Pastor Kristaps, arī mācītājiem Kristapam, Pastor Gattis, mācītājiem Gatim and church family. un visai ģimenei, Alicia, Ališai, all the youth leaders, visiem jauniešu vadītājiem, for līderiem, allowing a team from Ireland ka viņi ļāva, ka jūs visi ļāvāt komandai no Īrijas come and minister to your young people. atbraukt un kalpot jūsu jauniešiem. Thank you for your trust. Paldies par jūsu uzticamību. And I would say to you, Un es gribētu jums teikt, Pastor Ben said this at the start of the week, kad mums sākās nedēļa, mācītājs Bens teica, we're working in partnership with you. ka mēs esam šajā sadarbībā ar jums. Parents, you need to encourage your young people. Vecāki iedrošināt savus bērnus, savus jauniešus, And you need to encourage your youth leaders. arī jauniešu mācītājus un līderus atbalstiet. And my challenge to you, Un mans izaicinājums jums, Alicia's mentioned it. Alīša to pieminēja, Ask them, what did Jesus do in your heart this week? pajautājiet viņiem, ko Jēzus šīs nedēļas laikā darīja viņu dzīvēs. The second part of the challenge, Un otrs izaicinājums, personally thank your youth leaders. pasakiet personīgi paldies jauniešu vadītājiem. It's good to think about it, Tas nav kaut kas, ko tikai padomāt. but you need to do it. Jums to vajadzētu izdarīt. Encourage them, they need it. Iedrošiniet viņus, viņiem to vajag šo atbalstu. Now, what I would like to do is just pray for you guys, Un to, ko es teicu, gribētu izdarīt, ir jūs, lūgt par jums. because your church is growing. Tāpēc, ka jūsu draudze aug. This is my 4th time at the camp, Un šī jau ir mana 4. reize šeit nometnē. and it's growing. Un tā tiešām jūs augat. And I want to pray that God keeps blessing you. Un es gribu lūgt, lai Dievs turpina jūs svētīt. So let us pray. Tāpēc lūgsim.
Heavenly Father, Debes Tēvs, we thank you for what you have done this week. mēs Tev pateicamies par to, ko Tu darīji šajā nedēļā. We thank you for answering our prayers, Paldies, ka Tu atbildēji uz mūsu lūgšanām that you would pour out your Spirit upon your church. un ka Tu izlaiž savu garu pār savu miesu. And Lord, we thank you for building this church, Un paldies, Dievs, ka Tu cel šo draudzi and that the gates of hell will not prevail against un it. ēles vārti to neapturēs. We thank you that you will continue to build it. Mēs pateicamies, ka Tu turpinās to celt. And we ask you, Lord, that you will continue to bless, Un mēs lūdzam, ka Tu turpini svētīt, that this church will continue to know your power, ka šī draudze iepazīst Tavu Your spēku, presence, Tavu klātbūtni, your provision, Tavu apgādību, your protection. Tavu apsardzību. And Lord, that this tent will not be big enough to hold what you're going to do. Un ka ar šo telti nepietiks, jo Tu darīsi liels un varenas lietas. Thank you for all these young people who came from Ireland. Paldies, Dievs, par jauniešiem, kas atbrauc no īrijas. Thank you for the leaders that have trusted us with their kids and the parents. Paldies par vecākiem un līderiem, kas uzticēja savus bērnus mums. Lord, we thank you for being our Savior. Paldies, Jēzus, ka Tu esi mūsu glābējs. And we'll ask, Lord, that you continue to bless the relationship between Ireland and Un Latvia. es lūdzu, lai Tu svētī šīs attiecības starp Īriju un Latviju. And that we would see a greater work done. Un ka mēs redzēsim varenākus darbus. In Jesus' precious name. Jēzus varenajā vārdā. And all God's people say, Un visi Dieva ļaudis teica, Amen. 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 Thank you. Paldies. So before we leave, we just have a small thank you for you guys. I know you have more work to do, but Pirms mēs dodamies projām, ir maz pateicība jums. thank you for all of your hard work. Paldies par visu darbu, Thank you for your sacrifice. par upuri. Thank you for leading us and teaching us. Paldies, ka jūs runājat mums un vadījāt mūs. We love you and we appreciate you. Mēs jūs mīlam un mēs novērtējam. Tu viņiem patulkos, lūdzu? Jā. Man šķiet, ka nebija pareizi viņus atlaist bez aizlūgšanas. Amen. I was incorrect in letting them go without prayer, so there we go. Jautājums. Question. Vai visi saņēma paciņas? Did everyone get a gift? Visi, kas ir šeit. Everyone who's up here. Yeah. Točna? Jo man bija gadījums bērndārzā. The bags are for leaders. That's the Jo man bija difference. gadījums bērndārzā. I had I forgot how to translate. I had an experience in kindergarten. No, I'm serious, guys. Man bija gadījums bērndārzā. I had this experience in kindergarten. Bija Ziemassvētki. It was Christmas. Un es nezināju, ka man vecāki ir samaksājuši par Ziemassvētku dāvanu. And it Ko didn't- visi bērni grupiņā saņēma. I didn't know that the parents are paying for the gifts that the kids are receiving. Un tā bija ļoti briesmīga sajūta. And it was a very horrible feeling Jo es vienīgais paliku bez dāvanas. because I was the only one who didn't get a gift. Un to pazemojumu un sāpju sajūtu es varu atcerēties un dažreiz izjust pat vēl tagad. And I still remember that feeling, that hurt, that pain. Tāpēc es jums ritīgi novēlu turpināt kalpošanu visiem. So I encourage you to just keep serving to Gan all tie, of, kas ir bijuši sāpināti bērndārzā, that those who were hurt in kindergarten, kā es, just like me, gan arī tiem, kas jau ir paaugušies. even those that are older. Un jūs redzat, ka tādas lietas reizēm mēdz izcelties ārā brīžos, kad jūs kalpojat jauniešiem. And you see that these things are pulled out of you when you're serving with young people. Tas ir neticami, cik dziļi var būt ievainot dvēseli. It's unbelievable how deep it can be inside your soul. Un tas ir neticami, kā reizēm svētā gara spēkā sirdī ir jāsāk raudāt pa ļoti seniem notikumiem.
And sometimes you cry because of things that have happened in the past. Jums kādam ir tā gadījies, jeb tikai man? Has it happened to any of you or just me? Okay, few other people. Jums tā nav gadījies? Nu, nav obligāti bērndārs, bet, okay. Tāpēc atļaujiet man jums draudzes vārdā teikt milzīgi paldies. I want to say in the name of the church, thank you very much. Es negribu izplūst skaistos vārdos. I don't want to just say these beautiful words. Es gribu vienkārši un sirsnīgi jums draudzes vārdā pateikt paldies. I just want to say in the name of our church, thank you so much. Un es atkārtošos. And I repeat it. To, ko es teicu pirmdienā. What I said on the first day. Jūs esat atbildēt lūgšanu mūsu draudzē. You're an answer to our church's prayer. Es ceru, ka arī kaut kur I hope that somewhere mēs varbūt arī esam bijuši atbildēt lūgšanu jums. that we were an answer of prayer to you. Kad jūs aizbrauksiet mājās, When you go home, pasveiciniet savējos, greet your people, lai kurā īrijas daļā viņi arī nebūtu. no matter where in Ireland they have been or not. Whatever Whatever part of Ireland they are. Pasaka, ka šeit ir cilvēki, kas sūta viņiem sveiciens. You can tell them that there are people in Latvia who are sending them greetings. Amen. Amen. Un tagad mēs lūgsim par jums. Now we pray. Debes Tēvs, Heavenly Father, jā, draudz, mēs varam piecelties un izstiept savus rokas, jā. Debes Tēvs, Heavenly Father, Jēzus Kristus vārdā. in the name of Jesus Christ, Mēs pienesam Tev pateicību šo cilvēku dēļ. we bring these people with gratitude. Kungs, viņu darbība Their work, Lord, their work ir ļoti pavairojusi pateicību Tev. is a great thanksgiving to you, Multiplied. multiplied. Kungs, mēs sakam ļoti lielu paldies. Lord, we say thank you very much. Un mēs kā draudze svētījam šos cilvēkus. And as a church, we bless these people. Mēs svētījam viņu ģimenes locekļus. We bless their families. Mēs svētījam viņu pārstāvētās draudzes. We bless their churches, where they come from. Mēs lūdzam, Kungs, viņiem ticības stiprinājumu, We pray that their faith would be strengthened, lai viņi ir bagāti cerībā svētā gara spēkā that they would be rich in the power of the Holy Spirit, un pāri visam, and overall, lai viņi iepazīst Kristus Jēzus mīlestības dziļums. that they would know the depth of Jesus' love. Un tas Kungs, lai jūs pasargā, And let the Lord protect you. lai tas Kungs jūs svētī, Let the Lord bless you. lai tas Kungs apgaismo savu vaigu pār jums, May He shine His face upon you. lai viņš jums ir žēlīgs That He is gracious to you. un lai viņš jums dod savu mieru. And that He would give you His peace. Un draudze lūdzu saka Amen. Amen. Nu, ko mums vēl bija? Viena brīnišķīga komanda, kas kalpoja mums draudzēt. Varat iedomāties, kas tā ir par komandu? Jā, mūsu virtuves. Ziņa no Kristapa. Visi jaunieši varam celties, doties līdzi uz savu zāli. Jums būs tur brīnišķīgs laiks. Nu ko, mēs nonācām pie tā, ka mums ir vēl virtuves komanda. Varu aicināt virtuves komandu, viņi ir šeit.
Tas bija tikai izmēģinājums, un tagad mēs varam skaļi, jo nāk arī virtuves komanda. Draudz, vai tas nav brīnums? 11 cilvēki spēja mizot, vārīt, tīrīt, cept, pasniegt un beigās vēl smaidīt. Man likās, tur 100 vajag. 11. Viņi ir manās acīs tādi varoņi. Un tā man pārliecība un ticība to bez Dieva nav iespējams izdarīt. Nevar 11 cilvēku pabarot vairākus 100. 5000 cilvēku jūs pabarojat ar smaidu. Un milzīgs jums paldies. Un mēs arī gribam sveikt. Mums ir arī dāvanas. Tā kā ar aplausiem mēs sveicam. Paldies jums! Būs. Jā, paldies jums. Tiešām paldies. Pirms es došu vārdu Paulam. Paulam noteikti būs ko teikt. Arī Inārai ir kas sakāms. Jā, es vakar biju talantšovā. Un kāds skaitīja arī dzejolis, kas bija atnācis no Svētā gara, un es gribu izmantot izdevību. Un droši vien, ka jums varbūt nē, bet varbūt kādam citam tas noderēs. Kas man atnāca pirms kaut kādiem gadiem, 12, kad es lūdzu par kādas draudzes dēlu. Mēs ļoti lūdzām. Un tad es dzirdēju tādu dziesmu, melodiju, kristāla tīrs, tā kā kristāla asaras. Un vienkārši atnāca vārdi. Es noskaitīšu to dzejoli, kas atnāca. Visu neatcerēšos, bet tad pateikšu. Kristāla asaras rit man pār vaigiem, kad sirds mana par citiem sāp. Tādas asaras krīt par mums Jēzumu, kad viņa bērni mājās nepārnāk. Viņa asaras nepārstāja birti, tās krīt zemē kā Ziemassvētku sniegs. Cik gan slimi ir mani bērni, kad viņi mani nesardziedri sajauc, bet Jēzus joprojām raud un raud. Viņa asaras nepārstāja birti. Cik gan slimi ir mani bērni, ka viņi mani nesadzirdi. Kristāla asaras rit man pār vaigiem, kad sirds man par jums visiem sāp. Atverat acis un atverat ausis. Mums visiem debesīs jānonāk. Paldies. Paldies, tas noteikti, tas ir ļoti aizkustinoši un bija ļoti aizkustinoši. Un es nezinu, kā tas ir izvērties, bet šai vakarā man velkās mans runas pavadiens ar bērndārzu. Bērndārzā man ļoti bieži spied ēst ēdienu, kurš man negaršo. Man nevienu reizi, nevienu minūti, nevienam man nebija jāspiež ēst jūsu gatavoto un pasniegto ēdienu. Un salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad arī viss bija izcili,
Es nezinu, kas ir noticis, vai jūs esat jauns austrumu garšvielas dabūjuši, bet es visu laiku prasēju, ko viņi dara. Kā var parasti makaronu tā garšot? Jūs piekrītat, bija savādāk? Ja tā barās skolā, tad es nesaprotu bērns, kur nē. Jā, bet tas bija iespaidīgi. Nu jā, vienkārši milzīgs paldies. Un paldies, ka jūs izturējāt pārsteigumu, kad izrādījās, ka jāgatavoja drusciņi vairāk nekā sākotnēji bija plānots, bet tas mums pašiem bija galu pārsteigums. Jā, wow. Starp citu, jūs esat ievērojuši, kuras kalpošanas komandas saņem lielākās ovācijas. Nometnes tēma ir pa svēto garu, bet miesīgās baudas uzvar katru gadu. Un tagad mēs arī kā draudz. Katrā ziņā ik viens, kurš bija apmierināts ar barošanu, izstiep rokas. Un es domāju, ka 100% stiepiens jums tagad ir. Un mēs jūs svētīsim. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mēs sakam paldies par šīm prasmēm, par šo gudrību, par šo mīlestību. Un es teiktu, tā nav vienkārši gatavošana, bet, kungs, mums virtuvē strādā Kristus kareivi. Un patiesībā tas ir pirmspostens. Un dažiem labiem arī pēdējais bastions. Es tev pateicos, kungs. Es tev pateicos par šo kalpošanu. Es tev pateicos, mēs tev pateicamies, kungs, par šiem cilvēkiem, par viņu roku darbu, par viņu sirds darbu. Un, kungs, mēs to nevaram atalgot, bet tu vari. Piepildi, kungs, viņu sirds vēlmes, piepildi, kungs, viņu vajadzības Jēzu Kristu. Un, kungs, tad, kad tas piepildās, mēs kā draudz lūdzam, lai tas piepildās ar pāri plūstošu žēlastības un bagātības mēru. Jo mēs zinām, ka tas kungs dod cieši saspaidītu, sakratītu un pāri plūstošu mēru. Viņš dod gan savu garu bez mēra, gan arī bagātīgi, ka jums ar vienu pašiem ir pilnīga iztikšana un ar vienu paliek pāri labiem darbiem. Un Jēzus Kristus vārdā mēs jūs svētījam kā tā kunga draudze. Un lai tas kungs jūs svētī, pasargā, apgaismo savu vaigu pār jums, ir žēlīgs un dāvā savu mieru jums un jūsu namam. Un draudze var teikt Amen. Amen. Paldies jums. Paldies jums. Šīs ir tās, varētu teikt, tādas redzamās kalpošanas, un esam teikuši lielu paldies viņiem. Un ziniet, lai nometne notiktu, es laikam varētu teikt, ļoti liels skaits ir iesaistīto, kurus, ja būtu jāsāk visiem teikt tādu paldies, tad man šķiet, ka reti kurais šeit paliktu sēžot, jo tas ir sākot jau ar telts uzstādīšanu, darboties tehniskai komandai, rēķināt, skatīties, domāt, organizēt, pielāgot viena otra vieta, tālāk visas tās mazās ikdienišķās lietas, par visu padomāt, visu saplānot, katrā no vietām, katrā no tām situācijām, lai viss notiktu, lai neapstātos, lai būtu. Milzīgs skaits. Un tas ir tik labi, ka tas kopdarbs jau patiesībā
tā arī darbojās vienmēr. Ja mēs iesaistamies, ja mēs esam atvērti, tad notiks. Ja es būšu gatavs pielikt piepūli, tad notiks. Un man vienkārši prieks par to. Es domāju, ka tehniskā komanda, viņi vienmēr man šeit kā pēdējā aiziet un kā pirmie ir klāt. Un tad vēl visticamāk vēl ir kaut kādi datordarbiņi ārpus. Cik tad tas ir ārpus, cik stundas paliek gulēšanai. Ļoti liels darbs. Un man nebija nekur kā pateicība ierakstīts Kristaps, bet tam visam šitam pāri viens visu laiku savā prātā ģenerē visu to lielo bildi. Kristaps. Tu atnāks, mēs arī par tevi pielūksim. Tas nebija paredzēts, tas nebija rakstīts. Viņš saka, ka tas nebija paredzēts, tā tas arī ir. Viņš nebija sev ierakstījis, bet... Pat mācītāji piecēlās. Viņš negrib šeit uzkavēties, bet ziniet, mēs gaidām nākamo nometni. Bet 22. līdz 28. jūnijas 2026. gads. Jūs saprotiet, ko tas nozīmē? Kamēr notiek šī nometnes organizēšana šī cilvēka galvā, nākamā jau top. Un tā tas visu gadu garumā notiek, tāpēc viņam ir vajadzīga milzīga Dieva žēlstība un gudrība vienmēr. Ja mēs varētu tā arī izstiept viņu rokas pret viņu un vienkārši pielūgt par viņu. Paldies Tev, kungs, par tiem, kas uzdrošinās. Paldies Tev, kungs, par tiem, kas nebaidās iet, nebaidās riskēt, nebaidās, kungs, paklausīt. Tik daudzos jautājumos un situācijās un iziet cauri grūtībām, iziet cauri dažādām pārmaiņām un atrast risinājumu, atrast kādu lietu, kur bija problēma un ir risinājums. Jo lūdz un uzticās un, kungs, Tu pakārto. Tu dod gudrību no augšienes, kungs, un paldies tiešām par Kristam, ka viņam ir tādas spējas no Tevis dos, kungs, organizēt, ka viņam ir sirds par to, ka viņam deg par to tā un, kungs, es tiešām svētīju viņu. Mēs visi svētījam Jēzus vārdā Kristam, lai viņam izdodas katra no tām lietām, ko viņš dara. Un tas nav tikai stāsts par nometni, viņam ir daudz citu pienākumu un daudz citas kalpošanas, bet es lūdzu, kungs, ka it visās, kungs, viņš vienmēr tā ticībā pastāvē, kungs, lai kādi laiki, kādas grūtības būtu ceļā, kungs, ka viņš var nereti vienkārši baudīt un priecāties un līksmoties, kungs, Tavā klātbūtnē. Paldies Tev, kungs! Mēs tiešām pateicamies un svētījam viņu un viņa nāmu Jēzus vārdā. Amen! Jo tā ir, kad viņš man pirms šīs sapulces pateica kādu sīk mazu niansi, un es par viņu aizmirsu, un viņš atkal jau tur jau bija klāt un izkoriģēja. Ir kāds, kurš ir nomodā. Tā kā slavu Dievam. Vēl viens Kristaps. Kur mums ir vēl viens Kristaps un Kalniņš varētu būt par apbalvošanām? Ja? Šokolādes pa labi, pa kreisi. Es domāju, ka ilgāks veiks un man būs laiks gatavoties, bet viss ir noticis. Mums piedalījās vairāk meitenes skrejienā nekā zēni. Un tas nav uzbrauciens uz džekiem, tas vienkārši jūs redzat, cik daudz vairāk sievietes piedalās nometnē.
Jā. Labi. Tātad, mums ir 13 meitenes piedalījās un 12 puiši. Vīri, tā sauksim vārdos. Par vīriem mēs sauksim tos, kuriem ir 3 plus un 40. Tā. Vēl gan atsturēt telefonu. Tad sāksim pavisam vienkārši. Mēs gribētu apsveikt nomināciju, kas saucās 40 plus. No dāmām vienīgā, tā teikt, pārstāv Šoriņa. Nāciet lūdzu priekšā. Kur tev ir tā? Lūdzu. Un, lai vai kā viņa teica, ka lai nebūtu nevienam jācīnās par pēdējo vietu, tā nebija tā vējā. Tā kā viss kārtībā. Bet, iesim nopietni. Ar 5 minūtēm 57 sekundēm 3. vietā mums ir Paula. Jā, skrien. Viņa vēl pie tam bija tā, kas izdomāja, ka sākumā jāskrien ar plikām kājām, pēc tam puses laikā jāuzvelk ir botas, pēc tam atkal jānovelk un atkal jāskrien tālāk ar plikām. 2. vietā mums ir ar tikai 9 sekundžu pārsvaru. Ātrāk tā ir Inesa. Tā. Kur ir? Inesa. Labi, balvu, paldies. Un tādā ar godāgoto 1. vietu. Akurāti gandrīz minūti ātrāk. 59 sekundes ātrāk. Tas ir gandrīz minūte. Ar to arī apsveicam profesionālo sporta veidu dažādu pārstāvu Justīnai. Foto mammai. Ja jūs nezināt, ar ko Justīna nodarbojieties, pieiet un pajautājiet. Bet es zinu, ka bija veikbordā Latvijas izlasē, vēl Latvijas izlasē tie, kas brauc ar nažiem pie kājām lejā no kalna 120 km/h. Visādi, tas ir. Viņi atrod tos sporta veids, kur mazas sievietes piedalās un tā kā mierīgi var cīnīties par godalgotām vietām. Tā, labi, tad griežamies tālāk pie vīriem. Ar vīriem mums bija bišķi garāka trase, sarežģītāka, pielikām vairāk tur, ko nest un vairāk kur skriet, bet mums tāpatās ir izveidojies top 3 ar viņiem visiem. Bet arī sāksim ar nomināciju. Ar 40 plus nomināciju aicinām priekšā Ilmārs! Arī gribi, ja? Jā. Labi. Un ar godpilno 3. vietu 4 minūtēm 08 sekundēm Mārcis! Mēs viņu pierunājām piedalīties. Es arī gribu. Arī gribu. Tā, un ar godpilno 2. vietu 3 minūtēm 55 sekundēm Adrians! Dosi Adrianam. Redz šitam puisim. Tā būs jādod viņam, ja? Tā, dodam. Parāda uzreiz savu rētu, kas palika pēc baļķa. Un ar godalgoto 1. vietu 3 minūtēm un 49 sekundēm Toms! Paldies! Paldies par piedalīšanos. Nākamgad izdomāsim vēl kaut ko. Ko tu gribi? Vēl. Jā. Un
kaut ko izdomāsim jaunu nākamajā gadā, labi? Paldies visiem, kas piedalījās, paldies par meitenēm. Es sapratu, ka viss, kas atnāca legingos, uzreiz bija gatavs skriet. Ļoti forši. Un nākamreiz mēs tā kā vēl samudināsim, varbūt vēl vairāk kādas vīrus, varbūt būs pārstāvs vairāk. Bet visas draudzes tika pārstāvēts, bija Kuldīgi, bija Liepāja. Es nezinu par Jelgavu. Bet no Jelgavu gan jau arī Matīs varētu uzņemties atbildību un piedalīties vīru skrējienā nākamgad. Paldies! Kaut kā es te tupēju, un nebija miers par to tehnisko komandu. Zini kā, tad, kad būs, varbūt tās, ka norimīmies jau, vienkārši, ja tev skubinājums, viņi pārsvarā tur aizmagrē drūzmējās vai kaut kur jūs viņus atpazīsiet, aizējam pielūdz pa viņiem, sveitī viņus. Viņiem vajag tāpatām, mēs šeit baudām, mēs šeit priecājamies, atgāžamies krēslā. Un tiešām kādi ir atgāzušies krēslā. Bet viņi visu laiku ir nomodā, kāda skaņa. Man jau nav ierīkojuši elektrošoku, man parasti mikrofons šādi sanāk automātikā, bet viņam ir jābūt šādi. Dzirdat? Šādi, 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 šādi. Un man viņi māca jau gadiem par to. Viņi ir nomodā arī par daudzām lietām, lai sanāktu, lai izdotos un lai būtu citiem baudām skatīties, klausīties. Un tā kā slavētāji tāpatām, skaties, kur grib kalpotāji, visur. Tā kā slavu Dievam par to. Kāda no lietām, ko atceramies, kādi jau šodien dodas prom? Ja dodamies projām, atceramies par tādu kārtību, par tīrību, tās vietas atstāšanu tur, kur vai tas ir namiņš, numuriņš, telts vieta, uzkopjam, savācam, lai tās forši un skaisti, lai ir atkal prieks atgriezties un lai kādam nav rītā tā vieta jāiet un dik tur jātīra. Pēc šī dievkalpojuma soli būs jāiznes ārā un jā, tur būs Jānis Jūrmals kā atbildīgais. Un tur varētu vīri pieslēgties. Es tā nezinu, visticamāk jau, ka Agora onkls gribēs uzlikt kādiem roku uz pieri. Un tas varētu tas vakars ievilkties, bet tā kā vīri pavaktējam, paskatāmies vienkārši, kad sāk varbūt tās jau atbrīvoties kādu soli, tad jau varam virzīt kaut ko jau, jo Jānis jau pakontrolēs un esiet gatavi. Esam gatavi tam. Nakts aktivitāte. Desēšana. Ugunskurs. Ugunskurs ir tātad, mēs domājam, ka visi jau zina, kur ugunskura vieta, aiz tās telts un pulcējamies 22:30. Tas ir rakstītais laiks, realitāte, to skatāmies, kā nu viņš šokar sanāks. Joprojām ir atgādinājums par šo kastīti, par ziedojumu, par iespēju ziedot. Arī šokar, ja arī tu esi kā viesis, droši izmanto iespēju, ja tu skaties attālināti, arī tur ir kādas iespējas. Es nezinu, vai tur pirms vai pēc video tas parādās vai kādā veidā, bet ir iespējas ziedot. Esi atvērts arī šī lietai, šim darbam, lai tas kopējais darbs labi un veiksmīgi var ritēt uz priekšu. Rīt no rīta lūkšanas būs mazajā zālē, tur, kur jaunieši ir bijuši pulcējušies, 8:30 tur lūkšanas. 9:00 ir brokastis. Man liekas, ka no tiem visiem paziņojumiem, jā, no tādiem paziņojumiem viss, kur mums ir slavētāji, ir. Mēs slavēsim Dievu, un kad es par šo vakaru domāju, man kaut kā skanēja tāds vārds groziņu vakars. Ziniet, kad groziņu vakar, kad sanāk kādreiz paņem līdzā, iet uz pasākumu ar groziņu.
Un mēs esam barojušies no visa tā šai nedēļā, šai laikā. Un šis ir vakars, kad mēs varam tā pienest un tā kā apmainīt, tā kā baroties no tā visa. Ja es arī mācekļiem, kad viņi izvilk tās 153 zivs, viņi nāk ārā un tur jau kurās uguns, kurš tur ir zivs jau, un ja es saku, atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši. Groziņu vakars. Baudīsim un redzēsim visu to, kā gars darbojas šajā vakarā vēl, kā gara augļi var plūst un viens no otra baudīt un tās gara dāvanas. Tas kungs ir uzticams. Mēs esam to baudījuši un baudīsim vēl joprojām. Es nezinu, vai man ar tevi privāti jārunā, bet Andrejs laikam ir nolēmis atteikties no roku uzlikšanas, jo izlaid šo sadaļu. Jā, viss kārtībā, jā. Būtu ļoti dīvaini, ja tu pats to pieteikt, jā. Mums tiešām draudze būs viena dziesma, un mēs kopā piesauksim un slavēsim to kungu, un pēc tam mums būs ļoti, ļoti īpašs gadījums, proti, kas saucās roku uzlikšana. Un Bībelē ir rakstīts, rokas nesteidzies uzlikt nevienam. Un daudzi to interpretē kā ka tu baidies aizlūgt par kādu cilvēku, kam varētu būt ļauns gars, vai ka tev viņa slimība varētu pielipt. Bet patiesībā ebreju valodā, kad viņi runāja savā starpā, viņi lietoja vārdu smiha. Un tas nozīmē iecelšana amatā. Un tas ir runāts, nesteidzies uzlikt rokas nevienam, pārsteidzīgi par agru ieceļot viņu garīgajā amatā. Andreja gadījumā mēs tik ļoti nesteidzāmies, ka tas vārds nesteigties jau kļuva pa jaunu pakāpu vārdam nesteidzība, ne? Bet mēs šovakar draudzes vecē liks Andrejam rokas virsū. Un tā ir tāda ļoti, ļoti svarīga lieta, un es gribu jums tikai atgādināt, cik svarīgi tas patiesībā ir. Un ja jūs 2 gadus atpakaļ atceraties, kad es teicu par draudzes vecai jēdzienu un par diakonu vai kalpotāju jēdzienu, kādi bija tai sapulcē? Kādi arī bija. Daudz no jums bijāt. Tad tas ir tas, kā Dievs savā draudzē sakārto struktūru un ievieš kārtību. Un, ja jūs paskatīsieties pirmajā draudzē apustuļu darba laikos, un es nezinu, kāpēc mēs ļoti bieži no tā esam attālinājušies, kā jau no daudz kā. Bet draudze neskaitījās nodibināta, vai viņa nebija jēdziens kā draudze, kamēr nebija uzlikts rokas kādiem vecajiem. Respektīvi, līdz brīdim, kamēr nebija roku uzlikšana kādam vecajam vai vecajiem, draudzes jūs varat lasīt apustuļu darbos, un tur bija kādi mācekļi. Un tur bija kādi mācekļi. Un tur bija tādi mācekļi, un tur bija šādi mācekļi. Bet tad Pāvils vai kāds no viņa apustuliskās komandas devās pa dažādām vietām, kur ir vai nu evaņģēlists plosījies, vai kāda atmoda ir bijusi, un ir daudz, kas sakustināts, vēlni ir dzīti ārā, cilvēki ir dziedināti, ir bijis kārtīgs rosols ar garīgiem notikumiem, es tā varētu teikt. Bet ir palicis kaut kas nepabeigts. Un tad notiek mācekļu apmācība, un diezgan patiesībā kāds bija pētījis, ka vidēji no 6 mēnešu līdz 2 gadu garumā
kad notika lokālo mācekļu, varētu teikt, apmācību un transformāciju, lai tur būtu draudze. Tātad no 6 mēnešu līdz 2 gadu brieda un tapa vecais. Ja es tagad iedomājos, kad mēs pēc 6 mēnešiem kādam varētu uzlikt rokas, tad laikam būtu jādomā par Pāvila frāzi, ja, kad lai nav nulle kristītais un nekrīt vēlna tiesā, vai ne? Bet tajā laikā diezgan ātri, un patiesībā mana pārliecība, ka no mūsu pašu vidas evaņģēlijam izplešoties un Dieva aicinājums saņemot kā pats cilvēks, jo Svētais Gars ir tas, kas Tēva un Dēla vārdā aicina cilvēks. Jo šo aicinājumu nevar nopirkt, kā daži varbūt pasaulē ir paraduši. Tas netiek piešķirts par radu saitēm, ja? Bet Svētais Gars aicina, bet cilvēkiem, kas ir tā kunga cilvēki, tā kunga vai apustuliskā komanda, vai praviešu, nav mums daudz apustuļu, nav mums daudz praviešu, tādā ziņā ar cepurēm un tituliem, bet draudzei un amatu nesējiem ir jāatzīst šis aicinājums. Un tieši arī roku uzlikšana kādam konkrēti ir, ka mēs atzīstam. Mēs atzīstam, ka tā kunga žēlastība darbojās šajā cilvēkā. Mēs atzīstam arī šo cilvēku par Dieva žēlastības dāvanu. Un es zinu, brāļi, māsas, ka ļoti bieži mums sludina par svētā gara dāvanām. Mums māca, ka svētais gars ir dāvana. Jaunā men. Kas ir daudz mazāk, nesalīdzinoši mazāk pēc manas subjektīvās pārliecības, tas, ko daudzi cilvēki nezin, ka arī aicinājumi vai amati tā kunga draudzē arī ir žēlastības dāvans. Un es pirmajā vakarā jums dalījos par cieņu, kas vēl atcerās, ka mums ir jāciena pirmkārt, jebkura lieta, kas ir saistīta ar Dievu, ar Svēto garu, un tad es minēju, kas uzņem cienī vai godā pravieti, tas dabon no praviešu labumu, jā, praviešu alga dabon, kas uzņem taisno, tas dabon no taisnā algas, un arī mēs esam aicināti cienīt viens otru. Bet man ir ļoti liels prieks, ka Andreja gadījumā, un Gads par to pēc dziesmas pastāstīs drusciņ tā kā tuvāk, kā viņš tev sajūt, kā viņš tev saskata, bet es varu pateikt no savas puses, kad tas vien, ka tu mīli Izraēlu, manās acīs tev piešķīra 90% balsojuma. Bet metot joks pie malas, jā, bet es priecājos. Es priecājos, ka tu esi patiesa izraēlietis, kurā viltis nevajag, jā. Mums būs tāds ļoti svinīgs notikums. Un mēs slavēsim, mēs uzliksim rokas. Tas notiks viss jūsu acis priekšā. Un es lūkšu jūs mīliet gan viens otru, gan jebkuru kalpotāju, bet īpaši arī novērtējiet tos, kas ir jūsu vecēji, kuri ir nomādā par jūsu dvēselēm. Un vecējiem primāri ir 3 uzdevumi, kā es to varu izcelt. Tā ir Dieva vārda mācība, tā ir lūkšana, un tā ir ganāmā pulka sargāšana. Un tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Un atkārtošos, mani vienmēr ir mulsinājis Pāvila rakstītais Timotejam vai Titam. Vienmēr šie 2 zēni man ir jukuši. Kad viņš teica, kas iekāro bīskapa vai vecai amatu, iekāro
teicamu amatu, dodot tādu latviski runājot inklināciju, ievirzi, kad it kā to amatu varētu iekārot. Bet patiesībā cilvēki, kur iekāro šo amatu, viņi ir bīstami cilvēki. Manās acīs ir jābūt aicinājumam. Un tad, kad cilvēks saņem šo aicinājumu, Svētais Gars ir aicinātājs, tad arī, kā Pāvils teica savā laikā, atšķiriet man Pāvilu un Barnabu tam darbam, ko es esmu viņus izredzējis. Un tā ir viena no vietām, kur Svētais Gars runā pirmā personā. Viena no ļoti interesanta raksturvieta. Jā, tā kā mēs to drīz darīsim. Un
Draudzē, jūs ar balsīm varat tikai nodziedāt šo dziesmu? Jā? Nu, kā tur bija? Hosana. Tu mana stiprā plīns, tu esi Dievs, kurš dāvājis man pestīšanu. Hosana. Tu mana stiprā plīns, tu esi Dievs, kurš dāvājis man pestīšanu. Hosana. Tu mana stiprā plīns, tu esi Dievs, kurš dāvājis man pestīšanu. Hosana. Tu mana stiprā plīns, tu esi Dievs, kurš dāvājis man pestīšanu. Debes Tēvs, Tu esi tas, kas esi dāvājis mums pestīšanu Tavā dēlā Jēzu Kristu. Tu esi tas, kas esi arī caur savu dēlu mums sūtījis savu svēto garu, un caur svēto garu mums arī ir sūtīts Tavs debesu dāvans, un amati, un struktūra, un gudrība, un vispārējais Tavas valstības draudzē. Viss gods, visa slava, visa pateicība ir tikai un vienīgi Tev. Tu, kas esi Abrahām, Īzaka un Jākaba Dievs, Izraēla varenais, Tu, kas esi mums atklājies kā Tēvs, Dēls un Svētais gars. Jēzu Kristu, ceļš, patiesība un dzīvība. Pie kam? Vienīgais. Āmen. Pateicos jums, jūs varat apsēsties. Andrej, tevi gan. Es aicināšu priekšā brāli Andreju. Un es aicināšu arī vecaju Kristapu, vecaju Gati un vecaju Andri arī iznākt kopā priekšā. Šie visi vīri ir tā kunga skaistuļi. Un es nejokojos. Un šie visi vīri ir arī tā kunga stiprinieki. Un šie visi vīri ir arī tā kunga gudrie. Un šie visi vīri ir arī tie, kas kalpo jums par labu un par svētību. Protams, ir daudz vairāk, bet kā vecai tieši. Un tas ir arī esošais valdes sastāvs, pa kuru juridiski, cilvēciski mēs nobalsojam pirmajā dienā. Bet es aicināšu arī Gati, jo Andreja izcelsme ir starp, dzīvesvieta, es teiktu tā. Paldies. Izcelsme šeit, tie ir vecāki, jā? Vecākiem atsevišķi aplausi, jā. Paldies. Bet dzīvesvieta viņiem ir starp Liepāju un Kuldīgu. Un, acīm redzot, tā kunga gars viņu vadīja nevis Liepājas virzienā, būt par Liepājas draudzes locekli, bet par Kuldīgas draudzes locekli. Tāpēc Gatis arī viņu daudz labāk pazīst. Jā. Es tā pieņemu. Es tā domāju. Tā arī noteikti, ka ir, jo mums tā ikdiena arī ir saistījusies kopā, un tas viss pārsvarā arī ir arī lielākā daļa ar draudzi, bet arī personīgi mums ir izveidojušās ļoti labas attiecības, bet runājot par šo notikumu, tad tur jau nav arī diži ko iebilst, jo aicinātājs bija nevis es, bet Dievs. Un labi, ka tā, jo viņš nevarēs teikt pēc brīža, tu vainīgs. Bet katrā ziņā šis notikums ir nozīmīgs. Jo mēs zinām, ka Dievs pats ir aicinājis šim darbam, šai lietai, lai būtu par atbildīgo, lai uzņemtos savu atbildību, lai būtu arī ar savu ietekmi un atdevi. Tā visā darbā, ko Dievs dara Kuldīgā un ne tikai. Un ir noteikti, ka daudz labas kvalitātes gan Andrejam, gan arī citiem vīriem, tāpat Kuldīgā, kur arī turpat varētu būt, bet tā lielākā atšķirība un lielākā nozīme ir tam, ka Dievs ir tas, kurš viņu aicināja. Un tāpat laikā es zinu uzreiz teikt, ka Andrejs ir no tiem cilvēkiem, no vīriem, kurš mīl Dievu. Pāri visam viņš mīl Dievu.
Es, protams, sekoju viņam līdzi, jo viņš ir atšķirīgs no manis. Viņš ir ļoti drosmīgs. Tāpēc mēs ļoti labi sadarbojamies. Bet tā mīlestība uz Dievu ļoti parādās. Es ticu, ka tā arī būs uz priekšu. Un viņš ir no tiem, par ko Dievs saka arī, kad viņš ir uzticams. Un tas palīdz ļoti darboties kopā, zinot, ka mīl Dievu un ir uzticams, tad tev nav bailes par to, ko viņš darīs, pat ja es kādā brīdī to nesaprastu, piemēram. Un tāpēc es pateicos Dievam, kad viņš ir to darbu iesācis, viņš arī pabeigs. Jā, tas būtu tā ļoti īsti, bet es domāju pietiekam. Varbūt jūs, brāļi, kaut ko vēlaties piebilst vai iebilst? Andri, pa vārdu, brāli, nav ko piebilst. Es nebiju tam gatavi. Labi, viss es jūs nemulsināšu, jā. Jums arī jāsaprot, ka mēs neesam profesionāli roku uzlicēji, tāpēc, jā, var redzēt, jā. Bet patiesībā Draudz Dieva mājas raksturo vienkāršību. Vismaz man tā gribās ticēt, un man šķiet vairums no ļaudīm piekritīs. Un līdz ar to, ja es lasu, ka vecajiem ir jāuzliek rokas, tad mēs bijām ļoti lielā vienprātībā, ka mēs neliksim viņam nogulties un nekāpsim virsū kājām. Tātad jau ir labi, jā. Jau ir labi. Mēs nelasām arī par ļoti lielu liturģiju, kā vien, ka cilvēki lūdza Dievu un gavēja. Taisnība? Taisnība. Mēs nelasām arī, ka viņa galvas būtu jāizlēj liels šofara eļas raks, un te viņš spīdētu un laistītos. Tas, lai paliek tā kunga vārda un gara ziņā viņa dzīvē. Bet mēs esam, jā, kā vecie uzliek rokas, viņi aizlūdz, un es neredzu, ka tur tika dots kāds svinīgs solījums, zvēresti, 14 dažādas A4 formāta lapas ir jāparaksta. Veselības komisija izgāja. Jā. Nu, es nelasu to rakstos. Jā. Es lasu tikai par rokām. Tāpēc mēs arī no sākuma kā vecēji uzliksim tev rokas un aizlūksim, un tā arī būs tā roku uzlikšana un amata atzīšana. Un pēc tam, kad mēs visi 4 būsim lūguši, uzlikuši rokas, tad mēs paaicināsim arī viņa dzīves biedri priekšā. Tā ir ne vairāk, ne mazāk kā Karīna Gūtman, un tad mēs arī aizlūksim par viņiem kopā esot. Bet amatā tiek iecelts tieši vecais, un labi vien ir, jo tad sievai nav jābūt vecenē, jā, vai... Nāc priekšā. Un jūs, brāļi, nākat, sastājamies apkārt, un es sākšu, tad Gatim nodošu, un jā. Jā, un draudzē droši pieceļamies kājās un izstiepjam savus rokas, jā. Kungs Dievs, svētījot tavu vārdu, mēs arī svētījam Andrēju Jēzus vārdā, un svētījot mēs viņu nošķiram tam darbam, iekš kura tu viņas izredzējis. Kungs, to darot, mēs arī pateicamies, Kungs, ka es teiktu, tas viņa apmetnis arī tiek tā kā pabiezināts, pagarināts. Un mēs jau zinām, kāpēc, kas grib būt pirmais, lai ir visu kalps. Un es tev pateicos, ka viņš arī ir bijis gana drosmīgs, lai teikt tam jā. Un mēs pateicamies un atzīstam arī Andreju kā tavu žēlstības dāvanu tā kunga draudzē. Un to atzīstot, mēs apliecinām tavu žēlstību par viņu. Mēs lūdzam tavu svētību, gudrību, atklāsmu. Jā, un lai arī tā lielā gana sirds, kas tev ir Jēzu, vada viņa sirds pukstus. Un te pašā laikā arī, kad arī viņš tavā žēlstībā, arī kopā ar citiem vecajiem, var kopā pildīt tavu darbu, jā.
vienotā cerībā, ticībā, mīlestībā, vienot ar mīlestības un gara saitēm, jā, mierā. Paldies Tev, kungs, par viņu. Un es arī no savas puses lūdzu, lai tas svaidījums, tās dāvanas, kas jau viņā darbojās, lai ļoti spēcīgi pavairojās vēl vairāk nekā līdz šim, tādā jūtamā veidā līdz ar šo brīdi. Un, kungs, es arī saprotot to, ka arī viens no vecai pienākumiem ir arī tādu veselīgu mācību draudzēji sniegt. Katrā ziņā tās pamatus. Es lūdzu, lai dāvā arī Andrejam patiesu sava vārda saprašanu, pievērs, kungs, viņa sirdī. Kā saka Dāvids, pievērs manu sirdi, kungs, taviem baušļiem, bet ne mantas kārēji. Tēvs, es lūdzu arī svētību par viņa namu, par viņa sievu, par bērniem, par viņa roku darbu. Jā, un, kungs, arī draudze cienītu, mīlētu viņu un arī atzītu viņu, kā Pāvils savulaik rakstīja, atzīstiet tos, kas jūs labā cenšas, pūlas un strādā. Jā, es, kungs, arī cienu viņu personīgi kā tavu dāvanu, un es arī šo cieņu apliecinu šodien tavā, kungs, viņa un arī draudzes priekšā. Jēzus vārdā. Āmen. Gati. Jā, debes Tēvs, arī es Tev pateicos, kungs, par to, ka Tu esi uzticamais, Tu, kurš esi aicinājis arī Andreju, kungs, tam darbam, kungs, un paldies, Tēvs, ka viņš būs un ir par svētību, kungs, kā kuldīgā, tā debes Tēvs arī ārpus tās, un es Tev pateicos, kungs, ka Tu esi nolicis viņam to ceļu un Dievs tos darbus, kuros viņam būs dzīvot arī nākotnē, Tēvs, skatoties, un paldies, kungs, ka tas būs plašāk nekā tikai tur, kur šobrīd viņš ir, un Tēvs, mēs jau lūdzam, kungs, tādu Tavu apsardzību, kungs, par viņu namu, debes Tēvs, lai tā ir, kungs, ka viņš ir drošs un var droši, Tēvs, darboties ikvienā lietā, kungs, uz ko Tu viņu aicinās arī nākotnē. Tēvs, paldies Tev. Mēs pateicamies, kungs, ka Tavs jūks ir patīkams, Tava nasta ir viegla. Tēvs, paldies, ka Tu neesi viņu sasējis. Kungs, un arī mēs viņu nesasienam šeit, bet vēl jau vairāk atraisam, debes Tēvs, to, ko viņš ir spējīgs darīt, debes Tēvs, to, ko Tu vēlies, lai viņš paveic. Kungs, paldies Tev, Tēvs, ka mēs redzēsim, ka Tava valstība, kungs, iet plašumā. Arī caur Andreju, kungs, caur visu viņu namu, Tēvs, caur to darbošanos Tavās lietās vēl jau vairāk, Tēvs, uz priekšu. Paldies Tev, kungs. Mēs svētījām Andreju. Mēs, Tēvs, uzticam Tev viņu. Mēs uzticam visu viņa namu, Tēvs. Kungs, paldies Tev, kungs. Tu esi labs Dievs, Tu esi uzticams. Tēvs, Tu esi Dievs, kas pagādā. Kungs, kurš nekad neatstās. Un Jēzus Kristus vārdā arī mēs apliecinām, ka arī neviens tumsības spēks, neviens vārds, neviens lāsts nenāks pār viņu namu, kungs, bet viņš būs pasargāts no tā. Nekas no tā, kas nāk pret viņu, negūs panākums, jo viņš pastāvēs. Kungs, paldies Tev par visu to bruņojumu, kungs, ko Tu esi devis arī viņam, lai viņš tajā dzīvotu dienā. Tēvs, paldies Tev, kungs, un arī mēs, kungs, esam tie, kungs, kuri esam gatavi, kungs, turēt viņu rokas ikvienā brīdī, kad vien tas būs vajadzīgs. Tēvs, būtu viņam arī par svētību un atbalstu. Tēvs, paldies Tev, kungs, ka mēs varam, kungs, šo skrējienu skriet kopā arī ar Andreju. Tēvs, slava Tev, kungs, pār visam, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Jā, Tēvs, āmen. Ja, Tēvs, es arī Tev pateicos, ka Tu esi aicinātājs un Tu esi arī darītājs. Tu esi Andreja aicinātājs. Tu esi tas, kas viņu ir atradzis, izredzējis, un Tēvs, Tu esi viņu redzējis par atbilstošu, par cienīgu, lai viņš būtu šodien šajā vietā un saņemtu Tēvs šo roku uzlikšanu. Un es lūdzu Tev, ka viņa kaus, ka tas vienmēr varētu būt pilns, ka viņa eļļa, viņa lampā, ka tā nekad netrūkst. Es lūdzu Tēvs, ka šo skrējienu, ko viņš ir uzsācis, ka viņš ir noskriet līdz galam. Es lūdzu, ka to cīņu, kurā viņš atrod sevi, ka viņš var izcīnīt. Es lūdzu Tēvs, ka viņš nenovirzās no šī ceļa, ne pa labi, ne pa kreisi, bet viņš ar uzticam turpināt sekot Tev. Es lūdzu Tēvs, ka Tu sargi un vadi viņus soļus. Es lūdzu, lai Tavs vārds ir kā lampa, kā gaisma viņa ceļā. Es lūdzu Tēvs, ka viņš nebīstās, ka viņš nebaidās no cilvēkiem, viņš nebaidās
nebaidās no apstākļiem, viņš nebaidās no pasaules, bet ka viņš drosmīgi varētu spērt soļus uz priekšu un paklausīt tev. Es lūdzu, Tēvs, kad viņam ir gudrība vadīt, es lūdzu, Tēvs, kad viņam ir svaidījums, lai viņš varētu būt par līderi, lai viņš varētu būt par gan, lai viņš varētu būt par to, kam rūp un kas spēj vest cilvēkus tālāk uz priekšu attiecībās ar tevi un tavos dziļumos. Es lūdzu, Tēvs, kad tu viņu piepildi, lai viņš varētu to tālāk dot draudzei, tavai tautai. Svētais Gars, es arī lūdzu, kad vienmēr viņam ir pietiekoši, ka viņam ir pietiekoša gudrība, ka viņam ir pietiekoši viņa iztikai, viņam ir pietiekoši viņa namam, viņam ir pietiekoši veselība, viņam ir pietiekoši spēks, viņam ir pietiekoši enerģija. Tēvs, es lūdzu, lai vienmēr viņam būtu pietiekoši un lai katru dienu viņš varētu atrast savu cerību un savu žēlstību pie tavām kājām. Es lūdzu, Tēvs, ka viņš nekad nepazaudē šo dārgāko vietu, bet viņš varētu turēties, pazīt tevi un darīt to zinām tālāk. Tēvs, mēs lūdzam un es lūdzu un svētīju, Tēvs, viņu. Es svētīju viņa dzīvi un es svētīju, Tēvs, šo aicinājumu, kas ir pār viņu, un lai viņš var manifestēties, izpausties pilnā mērā. Un Tēvs, paldies, ka mēs varam kopīgi iet uz priekšu, un es lūdzu, ka mēs varam būt savienot ar šīm žēlstības saitēm, mīlestības saitēm, un mēs varētu būt par svētību. Mēs Andrejam, Andrejs mums, un Tēvs, ka mēs kopā varam skriet šo sacīkst Jēzus vārdā. Amen. Mīļais debes Tēvs, lai svētīts ir tavs vārds, kungs, un svētī šo aicinājumu, uz ko tu Andreju aicini. Un es lūdzu, kungs, ka šis aicinājums, kungs, viņam nav kā tāda nopūta, kā smaga nasta, debes Tēvs, bet ka tas iepriecina viņu ikdienas, kad viņš ir atkarīgs no tevis ikdienas, ka viņš meklē gudrību, kā tajā pieaugt, kā to pildīt. Debes Tēvs, es lūdzu, ka tas iepriecina viņu. Un kā viņš kā arājs, kas ķeras pie ārkla, neskatās atpakaļ un nenožēlo šo brīdi, kungs, kad viņš to izvēlējās darīt. Mēs svētījam viņu, mēs svētījam viņu namu un to, ko viņš ir izvēlējies, Tēvs. Jēzus vārdā. Āmen. Pirms mēs aicinām viņa sievu un arī aizlūksim par kopā, viņiem esot agri rokas uzlikām mēs, bet varbūt tev ir arī kāda svētība vārdi vienkārši viņa virzienā. Es atļauju nelūgt. Ok, labi. Tad svētība vārdi sekos. Tādā gadījumā, protams, patiesi izraēliešu aprēķins nāc Karīna priekšā. Jā, un mēs arī vienosimies aizlūkšanā par viņa ģimeni, jo arī Karīna var būt, kā teikt, palīgs arī šajā aicinājumā, šajā kalpošanā. Un jā, tā tas arī notiek. Debes Tēvs, mēs tev sakām paldies arī par Karīnu, kungs Dievs, par Andreja dzīvesbiedru, kungs, par to, par kuru tu esi teicis, ka viņu būs godāt kā mūžīgās dzīvības līdzmantnieci. Un, kungs, mēs lūdzam, lai viņa tādā brīnišķīga komanda ir ar kalpotāju sirdīm, kungs. Un ka viņa arī Karīna var palīdzēt, ka viņa var arī palīdzēt, kungs Dievs, savam vīram ikvienā pienākumā. Vai tā būtu mājas bāzes sargāšana, vai tā būtu piesekšana ar lūkšanām, vai līdzīgi pat arī, kā nereti, ka tiešām arī, ka sievietei, kur ir ļoti bieži tāda jūtīgāka uz svēto garu, ir arī pat tāda padomdošanas dāvana, kungs Dievs, tādā lēnprātīgā gudrībā. Arī to lūdzam, īpaši arī kalpošanā. Un es lūdzu arī, lai šai ģimenei ir arī vienkārši ir svētā gara prieks, lai tas vairojās un ka viņi var kalpot tev ar prieku, ka viņi var kalpot tev ar prieku un tiešām, kad var izbaudīt to, kad tā kunga nasta ir viegla un viņa jūks ir patīkams, jebšu arī ir jāpaciešās kaut kur, bet te pašā laikā, jā, lai ir šī izaugsme, kungs Dievs, un mēs arī sakam, kad arī jūsu dzīvē nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Tā, lai tas kungs jūs audzē Dieva bijāšanā, Dieva bijāšanas gudrībā
atklāsmē, atziņā, izšķiršanā, gan gara dāvanās, gan augļos. Ja, un ka jūs arī ar prieku varat teikt, es un mans nams, mēs kalpojam un sekojam tam kungam. Paldies Tev, debes Tēvs. Jēzus vārdā un draudze var teikt. Es jau teicu, Pauls te bišķi iesāka, bet tur Antioķijas draudzē bija tā, ka Svētais Gars teica, nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, ka mēs viņus esmu paredzējis. Tad izdarīja visu to, ko Pauls jau teica, gavēja, lūdz Dievu, uzlika rokas. Un tad teikts, un Svētā Gara izsūtīti viņi aizgāja. Bet redz, ka ar Svēto Garu Svētais Gars nepaliek Antioķijā. Viņš nepaliek Antioķijā. Es tev neteikšu iet, es tev teikšu, tu pat nekur neaizvilksies bez Svētā Gara. Pilnīgi vienalga, kāds tev ir raksturs, pilnīgi vienalga, cik viņš ir drosmīgs, vai ne? Tam visam nebūs nozīmes, jo neviens nevar tev tā atsist vēlēšanos kalpot Dievam kā draudze. Un tas tad cit nav tik smēklīgi. Bet neviens tev arī nevar tā turēt lūkšanās kā draudzes tur. Bet visam tam, tu vari iziet cauri un vienmēr iet, ja tu zini, ka Svētais Gars nepaliek Antioķijā. Amen. Debes Tēvs, Tev pateicos, Dievs. Kungs, tā kā mēs lasam arī, ka Pāvilam Svētais Gars neļauj konkrētā vietā runāt. Līdz brīdim, ka viņš redzēja Maķedonieti, Kungs, Dievs. Kungs, jo Tavs Gars ne tikai izredz un izsūta, Tavs Gars turpina vadīt, Dievs. Kungs, jo viss, kas ir Tavu bērni, ir garu vadīt, Dievs Tēvs. Un es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai Andrejs, mans kungs, Dievs Tēvs, neiet uz Antioķiju meklēt Svēto Garu, Dievs. Jo Tu esi teicis, ka Svētais Gars būs pie mums mūžīgi, Dievs. Un kungs, kad viņš ir saņēmis roku uzlikšanu ar Tavu gribu, Dievs, tad lai viņš ar Tavu gribu arī staigā pilns ar Svēto Garu, mans Dievs Tēvs. Olamo šīrevā kā pasono mokofonijā vēmēs sumeliamos. Un tu nedomā izvairīties. Es tev neļaušu izvairīties, Dievs saka. Es tev neļaušu izvairīties. Es tevi turēšu, vilkšu un spiedīšu. Un jo tu vieglāk man pakļausies, jo vieglāk tu iesi, jo ātrāk tu iesi, jo vairāk tu redzēsi augļus, jo es negribu tevi laist vienu. Es nevienu nekad neesmu laidis vienu. Un tā kā es teicu saviem mācekļiem, ka es viņus neatstāšu bāreņus, tu nekad neesi bijis bāreņs pie manis, Dievs saka. Tev vienmēr ir jābūt skaidrībai, ka es esmu kungs un ķēniņš, un tu esi manā rokā, un es staigāju ar tevi. Es tevi spiedīšu un turēšu, un būs viegli tikai tad, kad tu ies ar man garu. Tā saka, tas kungs, paldies. Wow, kēlābaši, paldies Tēvs. Tēvs, es viņu svētītu Tavā vārdā. Amen. Kungs, paldies par Tavu žēlastību. Amen. Amen. Draudzē, jā, mēs varam viņus apsveikt. Un apsveikt un apķert, saburzīt un varbūt iedot vasaras svētku sveicienu, pa kur viņš tik labprāt runā. Bet ne savā virzienā, slavu Dievam. Noteikti jūs varat izmantot visu atlikušo nometnes laiku. Mēs vienkārši jums paspiežam pat labam rokas tikai un apķeram. Līdz slavēšanai es vēl novadīšu. Paldies, jūs varat, ja tu gribi kaut ko teikt. Redz, cik ņipars. Gats teica, kad es esmu drosmīgāks, bet es domāju, viņš ir drosmīgāks, jo, kad es tā paskatos atpakaļ, viņš nereizi, patiesībā nereizi nav man tā norājis, aizrādījis. Viņš ir ļoti drosmīgs.
Un es tā domāju, laiks teica, kad 6 mēneši līdz 6 gadi. Līdz 2 gadi. 2 gadi. Mēs esam tūlīt jau 6 gadi, kad esam šeit. Un tas, ko es noteikti gribu, lai jūs darat, lūdziet par mums. Reiz par reizei sanāk dzirdēt, tev viegli, tev tā labi, bet, kā jau teicu, bez svētā gara vispār tas ir nulle. Bez viņa nekas nesanāks. Ja mēs gribam kaut ko darīt, kur Dieva nav, tad tur arī nekā nav. Ja viņš saka, dari, mēs jau vienā no vakariem teicu, ja mēs gribam daudz svētā gara, mums būs daudz jāpaklausa. Tu gribi svēto garu, sagatavojies paklausīt. Kamēr 4 smagas rokas uz maniem gulēja lūkšanas laikā, Svētais Gars atgādināja vienu dziesmu. Un es tā saprotu, ka būtu labi, ka mēs viņu nodziedātu. Un man viņa ļoti mīļa patiesībā ir. Un es domāju, ka tā ir dziesma par mums ikvienu. Mēs dziedāsim. Bez Dieva es dzīvoju tumsā, mana dzīve bez jēgas bija tā, bet tad sadzirdēju Dievam balsi, paklausīju un sekoju tai. Jēzus dod dzīvē man prieku, viņš ir mans kungs un mans Dievs. Tādēļ dzīvojot centīšos pie rokas tam turēties. Jēzus. Jēzus dod dzīvē man prieku, viņš ir mans kungs un mans Dievs. Tādēļ dzīvojot centīšos pie rokas tam turēties.